esam atkal interneta mājaslapā, kurā var izvēlēties dažādus angļu valodas vingrinājumus par brīvu. Šajā gadījumā tu esi izvēlējies tēmu verbs, past simple un kādu no vingrinājumiem. Izvēlēsimies pirmo. Tātad šeit ir vingrinājumi, kas saistīti ar past tense regular verbs. Pagātnes laiks, regulārie darbības vārdi. Tātad tev jāatcerās, ka angļu valodā darbības vārds tulkojas verb. Type the correct answer in the boxes below. Ieraksti pareizo atbildi apakšā laukumos. Tātad ir dotas 3 galotnes, ko mēs izmantojam regulārajiem darbības vārdiem vienkāršajā pagātnē. Un tu jau iemācoties teoriju, zini, ka atsevišķos gadījumos pievieno tikai vienu burtu, d, ir vārdi, kuriem jāpieliek ed, un ir vārdi, kur galotne ir garāka, jo nomainās viens no burtiem, tas ir burts y, un tā vietā ir ielikts burtiņš i. Līdz ar to galotne mainās vairāk nekā citiem vārdiem. Pirmais piemērs. I walk. Tātad darbības vārds walk, un pievienojam vienkārši galotni id. I walked to work last week. Es devos uz darbu pagājušajā nedēļā. He study, bet vārdiņš study beidzas ar iepriekš minēto burtu y, kuru šajā gadījumā jānomaina uz burtu i. Studied computers for 5 years. Viņš mācījās datorzinības 5 gadus. They arrived, tātad galotni jau ir e, tātad jāpievieno tikai burts d. They arrived late for the party. Viņi ieradās vēlu uz ballīti. We marry, atkal redzam galotni y, pārveidojam. We married in a church. Mēs apprecējāmies baznīcā. It ended. It ended at 6 p.m. Tas beidzās 6 vakarā. Sestais teikums. Ellen waited for an hour. Tātad pieliekam vienkārši galotni id. Elēna gaidīja stundu. You liked the movie. I didn't. Tev patika filma? Man nē. Bob needed that book yesterday. Bobam vajadzēja šo grāmatu vakardien. They used, tātad galotni e, jāpievieno tikai burts d. They used my new pen. Viņi lietoja manu jauno pildspalvu. Un pēdējais piemērs. The teacher helped the students after class. Skolotāja palīdzēja skolēniem pēc stundas. Šajā vingrinājumā ir doti teikumi tagadnē, bet otrajā daļā, otrais teikums, jau ir par šo pašu darbību pagātnē. Tātad, he always goes to work by car. Viņš parasti dodas uz darbu ar mašīnu. Teikums ir vienkāršajā tagadnē. Vārdiņš always ir kā signāla vārds, kas liecina par laiku, kas notiek parasti. Tātad parasta atkārtota darbība. Yesterday he, tātad
jāievieto tukšajā vietā darbības vārds, ko viņš darīja vakardien. Izvēlamies no pirmā teikuma vārdu goes. He goes trešajā personā, viņš dodas, bet pagātnes forma no go, he went. Yesterday he went to work by bus. Vakardien viņš devās uz darbu ar autobusu. Tātad, ja darbības vārds ir neregulārais, tad tā formu vispirms tu vari atrast vai nu vārdnicā, ir speciāla tabula aizmugurē, vai jebkurā citā gramatikas grāmatā noteikti būs dotas šīs darbības vārdu pamatformas. Protams, ka tev šīs formas būtu jāiemācās no galvas, lai tu veiksmīgi varētu izpildīt vingrinājumus. Tātad pagātne no darbības vārda go, went. They always get up early. Viņi vienmēr ceļas agri. This morning they. Tātad, ko viņi darīja šorīt? Ja katru rītu viņi ceļas agri, tātad darbības vārds ir get up, pagātnes forma, got up. This morning they got up late. Šorīt viņi piecēlās vēlu. Bill often loses his key. Bills bieži pazaudē savas atslēgas. He, pagātnes forma no lose, he lost. One last Saturday. Viņš pazaudēja vienu pagājušajā sestdienā. Tātad vārdiņš often arī liecina par tagadnes laiku. Bieži, bet pagātnē redzam, ka ir parādījies last Saturday, pagājušajā sestdienā. Tātad šie vārdi jau norāda uz to, ka darbības vārds ir jālieto pagātnes laikā, past tense. Ceturtais piemērs. I write a letter to Jane every week. Es rakstu vēstuli Džeinai katru nedēļu. Last week I, darbības vārds write, pagātnes forma, wrote. Last week I wrote 2 letters. Pagājušajā nedēļā es uzrakstīju 2 vēstules. Piektais teikums. She meets her friends every evening. Trešā personā she meets darbības vārdam pievieno galotni es tagadnē. Un vārdi every evening liecina par to, ka tā ir regulāra atkārtota darbība. Bet darbības vārds meet jāpārveido pagātnē. She met them yesterday evening too. Viņa satika viņus vakardien vakarā arī. Sestais teikums. I usually read 2 newspapers every day. Es parasti lasu 2 avīzes katru dienu. Vārds usually, parasti, tiek lietots tagadnē, un every day arī liecina, tāpat kā iepriekšējā teikumā, every evening par regulāru atkārtotu darbību. Darbības vārds read pagātnē, read. I only read a newspaper yesterday. Pievērs uzmanību, ka tagadnē read rakstās tāpat kā pagātnē, bet mainās izruna. Pagātnē šo vārdu izrunā read. I only read a newspaper yesterday. Es tikai izlasīju 1 avīzi vakardien. Tad yesterday evening 5. teikumā un yesterday šajā teikumā pilnīgi droši norāda uz vienkāršās pagātnes laiku.
8. piemērs. We usually go to the cinema on Sunday. Mēs parasti ejam uz kino svētdienās. Vārds usually atkal, tātad parasti un laiks on Sunday. Darbības vārds go, zinām jau, ka pagātnē ir went. We went to the cinema last Sunday too. Mēs gājām uz kino arī pagājušajā svētdienā. Last Sunday liecina par laiku vienkāršajā pagātnē. Tom always has a shower in the morning. Toms vienmēr iet dušā no rītiem. Always arī līdzīgi kā vārds. Usually ir viens no vārdiem, kas norāda par tagadni. Un in the morning no rītiem. Tātad katru rītu viņš iet. Tom, kurš tad ir darbības vārds, kas jāpārveido? Šajā gadījumā mums ir izteiciens has a shower. Un has pagātne ir had. Tom had a shower this morning too. Toms gāja dušā arī šorīt. Desmitais piemērs. They buy a new car every year. Viņi pērk jaunu mašīnu katru gadu. Tātad regulāri atkārtota darbība. Darbības vārds pirkt, buy. Pagātnē bought. Last year they bought a new car too. Pagājušajā gadā viņi nopirka arī jaunu mašīnu. Tātad atceramies, ka latviski parasti mēs vārdiņu arī liekam kaut kur teikuma vidū, bet angļu valodā šis vārds ir teikuma beigās. Tāpēc tulkojot bieži vien vārdu kārtība nesaskan. 11. teikums. I eat an orange every day. Es ēdu apelsīnu katru dienu. Darbības vārds eat, pagātnē ate. Yesterday I ate 2 oranges. Vakardien es apēdu 2 apelsīnus. Tātad laiks vienkāršajā pagātnē, laika vārds yesterday, kad vakardien. 12. teikums. We usually do our shopping on Monday. Mēs parasti iepērkamies pirmdienās. Darbības vārds do our shopping, iepērkamies. Tātad tā ir vesela vārdu grupa, bet jāpārveido tikai darbības vārds do, tātad did. We did our shopping last Monday too. Mēs iepirkāmies arī pagājušajā pirmdienā. 13. teikums. Anne often takes photos. Anna bieži fotografē. Often arī viens no vārdiem, kas norāda un tiek izmantots vienkāršajā tagadnē. Last weekend she took some photos. Pagājušajā nedēļā viņa nofotografēja dažus fotoattēlus. 14. teikums. We leave at 8:30 every morning. Mēs dodamies prom 8:30 katru rītu. But yesterday we, tātad darbības vārds, leave, doties prom, we left at 8 o'clock. Bet vakardien mēs devāmies prom 8:00. Tātad leave, pagātnes forma, left. Desmitais piemērs. They buy a new car every year.
Viņi pērk jaunu mašīnu katru gadu. Tātad regulāri atkārtota darbība, darbības vārds pirkt, buy. Pagātnē bought. Last year they bought a new car too. Pagājušajā gadā viņi nopirka arī jaunu mašīnu. Tātad atceramies, ka latviski parasti mēs vārdiņu arī liekam kaut kur teikuma vidū, bet angļu valodā šis vārds ir teikuma beigās. Tāpēc tulkojot bieži vien vārdu kārtība nesaskan. 11. teikums. I eat an orange every day. Es ēdu apelsīnu katru dienu. Darbības vārds eat, pagātnē ate. Yesterday I ate 2 oranges. Vakardien es apēdu 2 apelsīnus. Tātad laiks vienkāršajā pagātnē, laika vārds yesterday, kad vakardien. 12. teikums. We usually do our shopping on Monday. Mēs parasti iepērkamies pirmdienās. Darbības vārds do our shopping, iepērkamies. Tātad tā ir vesela vārdu grupa, bet jāpārveido tikai darbības vārds do, tātad did. We did our shopping last Monday too. Mēs iepirkāmies arī pagājušajā pirmdienā. 13. teikums. Anne often takes photos. Anna bieži fotografē. Often arī viens no vārdiem, kas norāda un tiek izmantots vienkāršajā tagadnē. Last weekend she took some photos. Pagājušajā nedēļā viņa nofotografēja dažus fotogrāfus. 14. teikums. We leave at 8:30 every morning. Mēs dodamies prom 8:30 katru rītu. But yesterday we, tātad darbības vārds, leave, doties prom, we left at 8:00. Bet vakardien mēs devāmies prom 8:00. Tātad leave, pagātnes forma, left. Šajā uzdevumā tu varēji atkārtot arī present simple, jeb vienkāršās tagadnes laiku. Tātad lietojot trešo personu, she vai he, piemēram, Tom. Darbības vārdam tiek pievienota galotne s, she needs. Tom has. Tātad arī ar vārdiņu has ir jāatcerās, ka tas ir lietojams kopā ar trešo personu, bet pārējos gadījumos mēs lietojam vārdu have. Anne takes. Trešajā personā galotne es. Anne takes. Vēl šajos piemēros bija vārdi, kas arī ir saistīti ar darbības veikšanas biežumu, tātad usually, parasti, always, vienmēr, often, bieži, un laika apstākļu vārdi, kas norāda, ka šī darbība ir notikusi vienkāršajā tagadnē. Every week, every evening, every day, every Friday, every year un tā tālāk. Bet par pagātnes laiku šajā uzdevumā liecināja vārdi yesterday, last Saturday, last week, yesterday evening, last Friday, last Sunday. Arī this morning ir jau pagājis laiks.
atkārtojās last year, yesterday, last Monday, last weekend. Tātad visi šie norādītie laiki ir pagātne. Attiecīgi darbības vārdiem mainījās forma. Go, went, get, got, lose, lost, write, wrote, meet, met, read, read, come, came, go, went, has, had, buy, bought, eat, ate, do, did, take, took, leave, left.